Tā kā mēs sākām, vēl nebija tāda kustība, bet šobrīd ir, es varētu teikt, ka pat diezgan spēcīga kolekcionāra kustība ir. Un šajā gadījumā ir izdarīts ļoti daudz, jo ir saglabāts vēsturiskie elementi. Ir šīs vēsturisko līniju paliekas. Ritens bija pilnībā pārkrāsots pelēks. Radiatoru krāsā spīdīgs, un viņš ir visi lēnām meditatīvi attīrīts, satīrīts un ievaskots, nostiprināts. Restaurācijai jāapstādina sairšanas stāvoklis, viņš ir jānofiksē. Tas šeit ir izdarīts, un tad atkarībā ir klienti, kam gribās un vajag viņiem to vēsturisko spīdumu atdarināt no jauna. Un ir cilvēkiem, kas novērtē un saprot tieši to, ka viņam ir tā vecā patina, ka viņš ir bišķi kaut kur nodrupis, bet tāpat laikā savākts, noturēts. Un daudzi nesaprot, bet ir tā, ka šis nodrupušais, noskritušais, bet tā pašā laikā sapulētais, sapucētais un nostiprinātais savaskotais velosipēds ir daudz vērtīgāks nekā, ka viņš ir no jauna rekonstruēts un no jauna restaurēts. Šis vienmēr būs vērtīgāks un arī no kaut kādas nosacītas investīciju puses šis pēc gadiem būs arī finansiāli vērtīgāks nekā sava veida kopija.